Daudzās valstīs tieši oktobrī notiek kampaņas, kuru mērķis ir informēt sievietes par agrīnās diagnostikas nozīmi, jo saulēcīga slimību atklāšana glābj dzīvības. Krūts vēzis ir viena no visbiežāk sastopamajām sieviešu onkoloģiskajām slimībām. Praksa liecina, ja slimību atklāja agrīnā stadijā, pilnīgas izveseļošanās iespēja sasniedz pat 90%. Ja sievietes regulāri nāk, ir lielāka iespēja uziet, ka tas krūts audzējs ir tajā 0. stadijā, ne 3., 4. Galvenā diagnostikas metode ir mamogrāfija, jeb krūšu dziedzeru rentgena izmeklējums, kas ir visefektīvākais veids, kā atklāt ļaundabīgus veidojumus agrīnā stadijā. Tāpat šis izmeklējums ļauj diagnosticēt arī citas patoloģijas. Sieviete pienāk un nedaudz veicam kompresiju. Kāpēc ir vajadzīga kompresija? Pirmais, ko es saku, tas tāpēc, lai jūs neizkustētos. Tā kompresija nav nepanesama. Jūs varat palikt te roku droši. Es paliekat roku, jā? Pat teiksim, šitā paliekat roku. Jā? Un es parādīšu. Varbūt par to kompresiju arī neko nestāst. Es ko šitādu. Vai ne? Tas nav briesmīgi. Atbildi par izmeklējumu rezultātiem sieviete saņem 5 līdz 7 dienu laikā, un tie ir pieejami portālā Datamed. Medicīnas darbinieks, kurš veica izmeklējumu, izsniedz arī piekļuves datus, un tie nodrošina neierobežotu piekļuvi rezultātiem. Bezmaksas, beztermiņa piekļuvēja savai atbildēji. Tad nepazaudējiet tās paroles, lai nav tā, kā vēl ar vienu es dzirdu. Jā, Datameds jau mums darbojās jau sen, bet vēl ar vienu es dzirdu, ka pēc 30 dienām viss ir pa maksu. Ja jūs iesiet ar šīm parolēm, kuras jums māsiņa katrai izsniedz, atbilde ir pieejama kaut vai pēc gadu vai pēc 5. Ja ir sūdzības vai nepieciešamība, nosūtījumu uz šo izmeklējumu var izrakstīt ģimenes ārsts vai speciālists. Tas var būt, kad sieviete ir sūdzības par izdalījumiem no krūts, vai viņa satausta kādu bumbulīti, vai viņai vienkārši ir satraukums, ka kaut kur kaut kas sāp neierastā veidā, neierastā vietā, kā parasti. Ārste atgādina, katrai sievietei pēc 40 gadu vecuma vismaz reizi gadā vajadzētu veikt mamogrāfiju, kā arī profilaktisku pārbaudi pie mamologa. Nevajadzētu aizmirst par pašpārbaudi, jo vienkārši ieradums var glābt dzīvību. Bet ir vēl viens veids, kā sieviete var pārbaudīt savus krūtis. Vienalga kur, vienalga kad un vienalga cikos, tā ir pašizmeklēšana, krūts pašizmeklēšana. Dara to reizi mēnesī. Ja ir mēneša reizes, tad labāk to darīt 5. 12. dienā no 1. mēneša reižu dienas, kad krūtiņas ir vismierīgākās. Ja mēneša reižu vairs nav, tad es iesaku, lai būtu vienreiz mēnesī savā dzimšanas dienas datumā. Latvijā jau vairāk nekā 15 gadu darbojas valsts programma, kuras ietvaros katra sieviete vecumā no 50 līdz 69 gadiem reiz 2 gados saņem uzaicinājumu veikt bezmaksas krūts vēža pārbaudi. Ja sieviete ir 50 gadi, ja dzimšanas diena bija šā gada augustā, tad tās mamogrāfijas vēstules nāk tieši šobrīd, oktobrī, kaut kur ar 2 mēnešu nobīdi. Ja dzimšanas diena bija pavasarī, tad tā mamogrāfijas vēstule ir izveidota elektroniski, viņa izveidota ir daudz agrāk. Viņa ir pieejama Latvijā, viņu var izdrukāt ģimenes ārsts, viņu redz ginekologs jūsu apmeklējumu reizē. Statistika liecina, lai arī krūts vēzis joprojām ir viens no visbiežāk sastopamajiem onkoloģijas veidiem Latvijā, salīdzinoši neliels skaits sieviešu izmanto šo bezmaksas pārbaudes iespēju. Bija nesen viena sieviete, kur teica, nē, es nenākšu, es negribu. Es nenākšu, neprasiet man, nelūdziet man, es nenākšu. Man, protams, ir interesanti, kāpēc nenāk. Viņa saka, man ir bail no atbildes. Ko māsiņa šajā gadījumā var palīdzēt? Es viņu pierakstīju, es viņai iedevu, izdrukāju vēstuli un domāju, kā būs, tā būs. Pagāja kādas nedēļas, 2, 3, skatos, sēž sieviete pie durvīm. Tajā dienā nebija mamogrāfijas pieņemšana. Es strādāju blakus kabinetā, jautāju viņai, aicinu viņu iekšā uz to procedūru. Viņa saka, es atnācu uz mamogrāfiju. Un tieši tā bija tā sieviete, kur pateica, nē, es nekad neveikšu, man bail no atbildes. Jā, tā kā
Varbūt tāpēc ir vajadzīgs tāds oktobrs, varbūt ir vajadzīgs tāds krūts veselības mēnesis, kad vairāk par to runā televīzija, vairāk par to runā rādio. Oktobrs, tas ir laiks atgādināt sev un tuvajiem, rūpes par veselību sāks ar vienkāršiem soļiem.